Karoči brauc uz fotosesiju vakarā, sēž Instagramā, jo sarkanais. Sarkanais, viss kārtībā, es stāvu, nevienu neapdraudu. Un es kaut kā redzu ar savu pieres redzi, es nezinu, ar pieres redzēju, ka man ieslēdzās zaļais. Karoči, es te stāvu, un šeit ir galvenais, kuriem ir zaļais. Un man liekas, ka man ir ieslēdzies zaļais. Man bija sarkanais, tur gājējiem ieslēdzās zaļais. Man liekas, man ieslēdz. Kad šeit brauc mašīnas, es tāda, man jābrauc, es braucu, un es skatos, kā cilvēki iet. Un es tā kā jau esmu iebraukusi krustam. Un es redzu, man no labās vienkārši nesās voļviks, tā kā. Un man pīpina aizmugurē. Es nezinu, ko viņi grib, lai es braucu, lai es sataisu avāriju, vai es braucu atpakaļ. Es nezinu. Es uz sarkanā izbraucu krustojumā. Panesās tā mašīna garām, un skatos, cilvēki uz mani skatās. Man tāds tā kā, es nezinu, ko man darīt. Tā kā ne te braukt atpakaļ, ne te man braukt uz sarkanā. Es aizbraucu uz sarkanā. Mums vajadzētu pārlikt tiesības ik pa 10 gadiem. Es ņēmu savus vārdus atpakaļ. Tagad es saprotu. Bet viss kārtībā, Tas ir tikai viena cilvēka stāsts. Iedomājies, kas notiek vispār Latvijā.